Čau visiem! 30. augusta vakars. Šodien bija jāstrādā un pēc darba, var teikt, ielēcu pēdējā vilcienā un atbraucu uz Foreļupu. Šogad nekādīgi nesanāca, pavasarī tie lieti, duļķi augstums, jā, pēc tam vasarā arī nebija laika un septembrī vairs viņa strobelēt negribās. Tāpēc ir tā kā gandrīz tā kā pēdējā vilcienā ielēcu, atbraucu uz tādu ātro vakara copīt, iziešu vienu zināmu posmiņu un paskatīšos, bet es jau iebraucu upē un man jau viss drausmīgi patīk. Šogad baigi pietrūka šitādas copītas, jā. Nu, redzēs, kas sanāks, nav arī daudz laika runāt, jāiet uz priekšu. Vakars nāk straujiem soļiem. Tā, jau kādu gabaliņu esmu pabridzis, super, vienkārši. Esmu noķēris mazu forelīti, ir bijuši vēl iznācieni, noķēru ļoti smuku foreli. Tiešām smuka un jau tāda jau krāsas ļoti foršas. Un bija viena līdaka no kodamā, meipes rotiņu, meipes aglie long, pirmā numura sudrabiņu, uz kuru es noķēru arī to smuko forelīti. Jā, tagad te mēģinu kaut ko ar voblerīti. Pirms tam pamēģināju ar šūpiņu, uz ķēmko 2-gramīgo arī bija iznāciens, bet tur nekas liels nebija. Bet laiks iet uz priekšu, jā, laika ļoti maz, strauji tuvojās vakars, tāpēc iešu uz priekšu. Vien piebildīšu, ka atbrauc, jā, nezināju, nekāds ūdens līmenis būs duļķains, nebūs, bet ūdens līmenis ir normāls, copējums, caurskatāmība. Arī copējumi, labi, lietus tik pa laikam pamērcēja, tas viss ir sīkums, jāiet tālāk.
Es esmu priecīgs, jā. Sanāca ielikt, kā saka, pēdējā vilcienā pirms septembra foreļas audzēšanas laika. Un tā beidzot šodien atklāja sezonu un pie viena arī uzreiz aizvēru. Jā, nu bija forši, bija copes, bija mazās forelītes, bija viena ļoti smuka forele. Izstaigājos priekš, šitais posmiņš ļoti smuks, nu, riktīgi. Šitais man pietrūka visu gadu. Tā, ka es priecīgs, ka paspēju tomēr atbraukt. Paspēju izskriet vai arī īsajā variantā uz vakara copīti. Starp citu, es pirmo reizi forelēs esmu vakara copītē, rekur līdz tumsiņai gandrīz. Jā, nu bija forši. Kas nebija forši, es nezinu, vai iefilmējās vai ne, kaut kas man tur vienai kamerai notika. Es pazaudēju uztveramo tīkliņu Vision, jā. Es iesmēlu zivi, atlaidu, likās, ka piekabināju pie magnēta, bet nepiekabināju. Jā, pēc tam meklēju, protams, tur apkārt straumi kaut kur viņa aiznest, tā arī neatradu. Ja kāds atrod, padodiet ziņu. Jā, bet nu, ko es varu pateikt? Copēt ir forši, tiekās pie ūdeņiem. Čau!